Skaits turbīnu, ja viņas tiks uzstādītas mūsu novadā, mums kardināli izmainīs dzīvi. Tagad, kas ir ļoti samilzusi, ir vēja parku, vēja fermu, pa parkiem viņus nesauksim. Parks ir Cēsīs, pilsparks. Šīs būs fermas, kuras mums uzspiež ekonomiski grupējumi, kas ielobējuši savas intereses caur augstiem valdības cilvēkiem un grib realizēt mūsu zemē bez mūsu piekrišanas. Un viņi ar šīm lielajām vēja parku fermām tiks izpostīta mūsu kultūras dzīve, sociālā dzīve, infrastruktūra, ekoloģija un trakākais cilvēku veselība. Un šie ir tie jautājumi, kuri ir jārisina nekavējoties un jārada arī kaut kāds risinājums, lai cilvēku intereses tiktu ievērotas, lai viņas netiktu ziedotas kaut kādiem nepamatotiem mērķiem, kuri tiek izvirzīti no ārzemēm un kurus mūsu, diemžēl, ievēlētie deputāti neredz un pieņem lēmumus neapdomātus un ekonomiski nepamatotus. Jo šobrīd es esmu iesaistījies biedrībā Drosme darīt, kur mēs cīnāmies pret vēja parku izvietošanu Nītaures, Zaubes, Skujenes un arī Amatas novados, kur ir paredzētas vairākas vēja fermu izveidošanas, kurā katrā ir no 10 līdz 50 milzīgām vēja turbīnām, kuru augstums sasniedz 260 metrus un ir 8 megavati lielu jaudu. Šādas turbīnas šobrīd Eiropā ir uzstādītas ļoti maz, pārsvarā viņas ir uzstādītas tikai jūrā, un šobrīd pat nav izpētīta šo turbīnu ietekme uz cilvēkiem, uz ekoloģiju un uz vidi. Un šāds skaits turbīnu, ja viņas tiks uzstādītas mūsu novadā, mums kardināli izmainīs dzīvi. Mums kritīsies zemes vērtība, īpašumu vērtība, mums būs papildus trokšņi, frekvences troksnis, kuru cilvēks pat nedzird, bet kurš ir pierādīts, ka viņš ir būtiski ietekmē cilvēka veselību. Un šie ir tie jautājumi, uz kuriem pagaidām nav atbildes.